Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Desmitiem tūkstošu veselības aprūpē strādājošo Amerikas Savienotajās valstīs sākuši 3 dienu streiku, lai pieprasītu algu palielināšanu un darba apstākļu uzlabošanu. Streikā piedalās vairāk nekā 75 tūkstoši ASV lielākās bezpeļņas veselības aprūpes organizācijas Kaiser Permanente darbinieku, un tas ir šīs nozares viens no lielākajiem streikiem mūsdienu vēsturē. Kaiser Permanente skaidro, ka streika laikā veselības aprūpes centri turpinās darbu, taču gaidīšanas laiks klientiem būšot krietni lielāks nekā ierasts. Amerikas Savienotās valstis un Eiropas Savienība meklē juridisku pamatu, kā izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus $300 miljardu apmērā Ukrainas atjaunošanai. Par to paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Blinkens sacīja, ka ļaujot Krievijai nesodīti darīt to, ko tā dara Ukrainai, tiks sūtīts signāls visā pasaulē valstīm, kas gatavojas iesaistīties agresijā, ka tām tas var iziet cauri. Tas atver Pandoras lādi ar konfliktiem. Neviens nebūs laimīgs šajā pasaulē, kurā valda konflikti un agresija, pavēstīja Blinkens. Tajā pašā laikā Slovākijas prezidente Zuzana Čaputova ir iebildusi pret jaunas militārās palīdzības paketes piešķiršanu Ukrainai, kā iemeslu minot prokrieviskā ekspremjera Roberta Fico partijas virziens sociāldemokrātijai uzvaru parlamenta vēlēšanās. Polijas valdības preses sekretārs Pjotrs Millers intervijā Polijas ziņu aģentūrai PAP ir paudis, ka Polija nākamgad sāks samazināt palīdzību ukraiņu bēgļiem, bet anonīmi avoti Vācijas valdībā apstiprinājuši ziņu aģentūrai DPA, ka Vācijas kanclers Olafs Šolts iebilst pret spārnoto raķešu Taurus piegādi Ukrainai, lai gan Ukrainas līderi vairāk kārt ir lūguši tādus tālas darbības ieročus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien piedalās Eiropas līderu sanāksmē Spānijas dienvidu pilsētā Granadā un ir paudis vēlmi koncentrēties uz Melnās jūras reģionu, globālās pārtikas drošību un kuģošanas brīvību. Saeima šodien noraidīja opozīcijas partiju Stabilitātei, Latvija pirmajā vietā un Nacionālās apvienības frakciju priekšlikumus, ar kuriem tika piedāvāts atsevišķiem produktiem samazināt PVN likmes. Stabilitātei rosināja līdz 2027. gadam piemērot PVN samazināto likmi 5% apmērā Latvijā raksturīgiem pārtikas produktiem, piemēram, maizei, svaigai gaļai, zivīm, pienam, sieram, biezpienam, krējumam, raudzēta piena produkcijai, augļiem, ogām un dārziņiem. Līdzīgu likumprojektu iesniedza Nacionālās apvienības deputāti, rosinot saglabāt samazināto PVN likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārziņiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā rosināja nodokļu samazināto likmi 0% apmērā piemērot koksnes kurināmā un siltumenerģijas piegādēm, ja tā faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk savas mājsaimniecības vajadzībām. Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā sākta saules elektrostacijas Kalkūnes SES būvniecība. Tai piesaistīti vairāk nekā 10 miljoni eiro, un Augšdaugavas novada būvvalde pirms nedēļas izsniegusi atļauju SES izveidei Kalkūnes pagastā starp Kalkūnes un Strādnieku ielu. Gadā stacija saražos 13,5 megawatstundas elektrības, ar to pilnībā varēs nodrošināt vismaz 6,5 tūkstošu Daugavpils apkaimes mājsaimniecību elektrības patēriņu. Plānots, ka Kalkūnes SES enerģiju sāks ražot jau šī gada nogalē. Veselības ministrija pieprasījusi neatkarīgu finanšu auditu Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Kā norādīja ministrijā, ar valsts piešķirtajiem līdzekļiem veselības aprūpes nozarē nepietiek, tomēr salīdzinot ar citām reģionālajām slimnīcām, Daugavpils izceļas ar pārāk lieliem izdevumiem, pārāk lielu līdzekļu deficītu, un veselības ministrijai ir šaubas par atsevišķu vadības pieņemto lēmumu ekonomisko efektivitāti. Atgādināšu, ka priekšnieks Grigorijs Semjonovs ir uzrakstījis atlūgumu sakarā ar izdegšanu darba vietā. Vienības nama diriģents Aivars Broks atstājis Daugavpils simfonietas diriģenta amatu. Iemesls domstarpības ar diriģentu Jevgeņiju Ustinskovu. Sekojot vīram, atlūgumu no darba orķestrī uzrakstīja arī Ilona Broka. Daugavpils vienības namā augustā noslēdzās konkurss uz orķestra galvenā diriģenta un mākslinieciskā vadītāja amatu. No 5 pretendentiem atlase notika 2 posmos, un amatā tika apstiprināts Jevgeņijs Ustinskovs. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.